Zini ko, zini ko. Daba teica, daba teica. Daba teica, ka pilsētas vides zaļināšana ir viens no dabas atjaunošanas mērķiem. Šajā epizodē uzzinās, kas tas vispār ir, ko vietējie iedzīvotāji un jaunie vides reportieri par to domā. Eksperti Zanda Segliņa un Helēnu Gūtmani atbildēs uz jautājumiem par pilsonisko līdzdalību vides atjaunināšanas, un vietējiem iedzīvotājiem izteiks arī savu viedokli par pilsētu vides zaļināšanu. Sastapāmies ar iedzīvotājiem, lai uzzinātu, ko viņi domā par dabu pilsētā. No kurienes jūs esat? No Rīgas. Kas jūsuprāt ir ainavas arhitekti? Nu kā ainavas arhitekti ir ainavas arhitekti kādi. Vai jūs esat redzējuši Jūrmalas pilsētu pēc vētras? Jā, redzēju ļoti sliktā stāvoklī. Nav novākti sagāstie koki un neviens neko nedara. Un tā ir pirmkārt tā ir nauda, un otrkārt nesmuki izskatās. Jūsuprāt, vai Jūrmalas pilsētā pietiek zaļā zona? Es domāju, ka pietiek, tikai vēl vairāk viņi ir jātīst. Cik jums ir svarīgi, ka daba ir pilsētā? Nu, tas ir ļoti svarīgi. Tas jebkuram cilvēkam, man liekas, svarīgi. Tā ir veselīgs gaiss un skaisti ir pilsēta, ir zaļa, viņa ir skaisti. Paldies! Kas jūsuprāt ir ainavas arhitekti? Nu, ainavas arhitektā ir diezgan tāda atbildīgas profesija, jo tāpēc, ka tas no viņa darba kvalitātes, no tā, kā viņi redz telpu, vidi, ir atkarīga vispār ļoti daudz cilvēku labsajūta. Ainava arhitekts, viņš izveido to pasaules koptēlu vidi, kurā mēs dzīvojam. Vai jūs esat redzējuši Jūrmalas pilsētu pēc vētras? Jā. Kādas jums sajūtas pēc tā? Kā bērnam man bija pārsteigums pirmo reizi mūžā redzēju ko tādu, un vispār bija ļoti iespaidīgi. Dievs ir varens, un cilvēks ir tāda niecība viņa priekšā. Jā. Jūsuprāt, vai Jūrmalas pilsētai pietiek zaļā zona? Ja mēs spētu sakopt visu to zaļo zonu, kur mums jau ir, būtu labi. Zaļās zonas varbūt nekad nav par daudz, bet vienkārši cilvēkam jāiemācās viņu sakopt. Šis būs pēdējais jautājums. Jā. Cik jums ir svarīgi, ka daba ir pilsētā? Ļoti svarīgi, jo mēs neesam roboti, mēs esam dzīvi cilvēki, mēs esam dabas sastāvdaļa, tā kā mums ir svarīgi dzīvot dabā. Kas jūsuprāt ir ainavas arhitekti? Tie, kas veido ainavas. Vai jūs esat redzējuši Jūrmalas pilsētu pēc vētras? Jā, Kāds jūsu sajūtas par to? nu, baisas. Nezinu, ko īsti pateikt. Šausmīgi bija. Satiekamies ar ekspertiem Zandu Segliņu un Helēnu Gūtmani, kas pastāstīs par dabu pilsētā, diškokiem un zaļo infrastruktūru. Man sauc Arnolds, esmu no skolas Namiņš. Jūs varētu ar sevi iepazīstināt? Mani sauc Zanda Segliņa. Es strādāju dabas aizsardzības pārvaldes īstenētā projektā Life Osmo Baltica. Esmu biologs. Sofija Helēna Gūtmane, es esmu ainavu arhitekts. Strādāju ainavu projektēšanas darbnīcā Alps un universitātē Rīsēbā arhitektūras fakultāte. Sāksim ar pirmo jautājumu. Atceros, ka Imants Ziedoņa zaļajā pasakā Mežs ienāca pilsētā. Vai tā var vienkāršāk pateikt par pilsētas vides zaļināšanu? Noteikti. Tas, ar ko mēs ainavu arhitekti nodarbojamies, mēs mēģinām aicināt pilsētu mežā. Viss, ko mēs darām, mēs darām atskatoties uz mežu kā metaforu un mēģinām līdzsvarot meža un cilvēka attiecības pilsētvidē. Nu, manis nav papildus komentāri. Mans Ziedonis gan jau, ka meža domāja par citu mežu, bet tas noteikti ir attiecināms, kā tu teici, arī kā zaļināšana pilsētvidē. Jau pie zaļās pasakas beigām, lai arī ir rakstīts, ka mežs nav uzvarams, tomēr procesā tika saindēti ar gāzēm koki un augi. Vai tā ir kādreiz noticis? Tā kādreiz ir noticis un notiek vēl joprojām. Jo cilvēkam
attīstoties dažādām pilsētvidēm, rūpniecībām un tā tālāk, tiek radīti ļoti daudz produktu, kas nodara kaitējumu ne tikai mežam, bet kopumā dzīvē dabai. Un tiek samazināta telpa, kurā dzīvā daba var uzturēties un dzīvot, un tās kvalitāte. Bet tas, es domāju, ka turpina notikt, bet cilvēki katrā ziņā mūsdienās ir apzinās to, kad viņu saimnieciskai darbībai ir ietekme, rūpniecībai, atmežošanai, platību pārveidošanai, un mēģina to maksimāli varbūt samazināt. Nezinu, cik veiksmīgi, bet vismaz mēģina. Jā, es piekrītu, ka tas ir atskatoties. Īstenībā mēs varam to jūsu jautājumu skatīt tādos divos griezumos. Viens ir tāds vēsturiskais griezums, atskatoties atpakaļ, piemēram, pāris gadsimtus atpakaļ, un otrs griezums ir šodien tāds mikrovīdas griezums. Tāds pirmajā vēsturiskajā griezumā atskatoties atpakaļ, mēs redzam laiku, kad cilvēki sāka attīstīt tehnoloģijas. Bija tāda industriāla revolūcija. Un tā industriāla revolūcija visiem gribēs celt vairāk fabriku, rūpnīcu ražot preces, dabas Noplicinot dabu. Daba ir resurss, jā. Ņemot arī dabas resursus. Jā. Un šīs rūpnīcas, protams, tās jaunas tehnoloģijas, tās mašīnas bija ļoti vidi piesārņojoši. Un tad, kad šīs tehnoloģijas attīstījās tālāk, tad tas pirmais industriālais vilnis ar seviem atstāja ļoti lielas pēdas vidē. Un tas, kas notiek šodien īstenībā tas ir retas. Palikušas retas tādas vidē, dabas vidē. Un tas, kas notiek šodien, mēs mēģinām tas retas dziedināt, un ir tāds vārds reģenerācijā. Reģenerācija nozīmē atpakaļ atdošana, atpakaļ atzīmšana. Un ir ļoti daudz dažādu paņēmienu, un mēģinām visi ainavu arhitekti, plānotāji, vides speciālisti strādāt pie daudziem jautājumiem, lai šīs bruces dziedinātu. Tas ir tas vēsturiskais griezums. Bet mikrogriezums ne tikai notika, bet notiek arī katru dienu, tad, kad tiek būvēti ceļi, netiek veidoti apstādījumi, un tad mēs ejam un elpojam tās gāzes un dūmus, un mēs kā vide arī tiekam saindēt, neredzot to. Elpojam mazas daļiņas, ir tādas sīkas daļiņas, kuras aizlido no mašīnu, sikpūtekļi, ja? Kur izlido no mašīnu riepām, kuras mēs elpojam. Lūk, tāpēc Imantam Ziedoņam, kā vienmēr, kā fantastiskam, viedam cilvēkam, viņš spēja viena teikumā pateikt to, ko mēs runājam jau 5 minūtes laikā. Tas ir vienkārši pierādījums, ka dzejai nav termiņa. Lasīju, ka ar apstādījumiem pilsētā ienāk dabas skaņas. Cik lieliem jābūt apstādījumiem, lai tās varētu sadzirdēt pilsētas troksnī, piemēram, lapuču augstoņu? Ļoti filozofisks jautājums. Ļoti filozofisks jautājums. Jā, bet apstādījumi, protams, ja mēs runājam par dabas skaņām, un ja tās ir lapas, tad lapas augstnē pietiek ar principā jebkuru koku vai augu, kas veido lapas. Jā. Bet ja mēs domājam tādā konceptuāli, ka tās dabas skaņas varētu būt tad putni, tad, lai putnas konkrētajā vietā apmestos, dzīvot vai uzturētos, viņam ir vai tur nepieciešama vieta, kur veidot ligzdu, vai vieta, kur baroties. Un to var nodrošināt tikai nevis viens elements šajā struktūrā, bet tam ir noteikti jābūt vairākiem elementiem struktūrā. Un arī, ja mēs tādā pilsētas vides centrā uztaisīsim parku, kur dzīvo zvirbuļi, tad viņi tā kā ir uz šķīvja salikti visi, jo viņi visi būs tikai vienā vietā, un tad arī plēsēm viņi ir pieejamāk, līdz ar to tad vārnas viņus vienkārši noēd. Un tā kā tur ir tas tā kā komplicēti jādomā uzreiz, ja mēs to dabu gribam atgriezt, tad tas nebūs vienā vietā, tam jābūt lielākā teritorijā un ir jābūt pacietīgam, jo dabai tā vieta ir jāatrod un arī jāapgūst.
Jā, protams, bet ja mēs šis poetisks jautājums, kā es teicu, un atbildam poetiski, tad man liekas, ka ar vienu koku ir pietiekami tava loga priekšā, lai sadzirdētu putna skaņu un atverot logu, sadzirdētu vēja arī lapu šalkas. Kā domājat, vai augiem pašiem patīk atrasties pilsētā? Vai ir arī augi un koki, kas nemaz nevar izdzīvot pilsētā? Šis noteikti ir mana lauciņa jautājums. Jūs, jā. Protams, kad tikpat dažādi, cik cilvēki dažādi, ir arī augi dažādi. Un ir tādas sugas, kuras ir gatavas kā cilvēks dzīvot jebkur. Bet ir arī tādas sugas, kuras var dzīvot tikai konkrētos un ļoti specifiskos apstākļos. Tad tās, kas ir tajos konkrētajos un specifiskajos apstākļos, ir ļoti maz iespēja sastapt pilsētvidē. Ja vien tā jau nav tāda vēsturiski bijusi vieta, kur visu laiku ir bijusi šī suga. Vienkārši pilsēta ir apaugusi apkārt vai viscaur šai vietai, tad viņi saglabāsies tik ilgi, kamēr tie piemēroti apstākļi tajā konkrētajā vietiņā ir. Bet kopumā domājot, ir tādas sugas, kas ir sastopamas vispār, tās sauc par kosmopolītiskām sugām. Nevelti šīs nosaukums, jo kosmopolīts ir tas, kas ir, šim vārdam ir cita nozīme arī. Un arī par sugām tā saka, ka tās ir tādas, kas var būt visur. Tāda, piemēram, ir niedre. Jebkuras ūdens krastā viņa var augt, jebkurā vietā viņa var pārņemt, jebkuru. Viņai nav svarīgi, kāds ir apakšā augsne, kāds ir mitrums, vispārējais, ja niedri ieviešās, tad viņa pārņem visu un viņa dominē. Līdz ar to tad... Vai tā lielākā vērtība ir tādas sugas, kas var būt visur? Jāpadomā, ka tā lielākā vērtība noteikti ir vairāk tas, kas ir retums, ir tas, kas ir vērtība. Kādas sugas var, piemēram, būt retums? Mēs šodien veicām apgaitu tepatās Jūrmalas pilsētas apdzīvotā teritorijā, un mēs atradām vienu priedi, kurā varēja redzēt tādas pazīmes, ka viņai uz stumbra ir tādi grauzuma vietas un nosveķojumi. Un tad konkrēti mēs ar kolēģi, arī biologu, izspriedām, ka šajā priedē noteikti dzīvo spriežu sveķotāju koks un grauzes, kas ir aizsargājama suga. Tas ir tā kā, tu to sugu sugas uzskaitīt īsti nav varbūt tev tik vērtīgi, tev vienkārši tas saprast, ka tas, kas ir mums rets, mums ir Latvijā īpaši aizsargājama sugu sāraksti dažādi, tev tur dažādi nozara speciālisti varēs nosaukt visādas sugas, kas viņiem liksies, tad kas kuram tuvāks, tad kukaiņu pētnieks par kukaiņiem runās, augu pētnieks par kaut kādiem augiem un putnu pētnieks par putniem. Tas jau loģiski. Bet, ja mēs tā konceptuāli domājam, tad tas, kas ir retāks, tas arī pašā ir aizsargājumās bieži vien. Jo pilsētvidē bieži vien daudzas sugas ir saistītas ar labi izgaismotiem kokiem, jo pilsētvide nozīmē, ka te koki ir viņi nav mežā auguši, tad viņi ir ar daudz gaismu. Tad daudzas no tām sugām, kas ir saistītas ar pilsētvidi, ir saistītas tieši ar izgaismotiem kokiem. Jo koki ir tāda struktūra, kas pilsētā uzturās ilgi, vairākus gadus simtus pat iespējams, konkrētais, piemēram, koks var augt. Līdz ar to tad sugas uz viņu var dzīvot ļoti ilgi. Jā. Vai tu vēlies vēl kaut ko dzirdēt par šo? Ja ir jautājums tieši par sugām, bet kas ir dabas retums pilsētā, jā, mēs nerunājam tikai par sugām, bet, piemēram, dižkoki ir retums. Un tā ir ļoti liela vērtība arī. Jā, dižkoki ir principā liela izmēra, vai apkārtmērā, vai augstumā lieli koki, kas tas izmērs norāda uz to, ka tas koks ir sens. Jā, tad bet viņam ir daudz gadi. Jā, bet tas ir retums, tāpēc, ka viņu nav daudz. Jā, jo tieši pilsētvieta, kur ir intensīvi apbūvēta. Jā, jo cilvēks tajā brīdī, kad viņš ir, tu izvēlies, vai tu atstāji koku vai uzbūvē Baltiku, jā. Tu izvēlies uzbūvēt Baltiku, jo tas ir visas kopējās sabiedrības interesēs, loģiski. Bet tas konkrētais koks tiek izņemts. Un, lai tāds koks kaut kur citur vietā izaugt, vajag paiet 200 gadiem. Tad 200 gadi ir kaut kas tāds, kas nav tik viegli novērtējams. Tas ir laika nogrieznis, un koki dzīvo ļoti ilgi. Pasaulē vecākais zināmais koks ir 4500 gadus vecs. Kāda suga? Kaut kāda cikāda varētu būt bija. Neatcerēšos, bet tas ir principā, un ir arī tepatās Grieķijā olīvu koks ļoti, ļoti sens, arī vairāk kā 2000 gadus vecs. Un tas ir viens koks, kas vēl projām ražo
olīvs, viņš ir dzīvs. Kokam ir tāda spēja sevi atjaunot un ilgstoši uzturēt pie dzīvības. Latvijā noteikti tā vecākie koki varētu būt kādi 400-500 ozoli, kādi milzīgie. Bet diez vai pilsētvidē. Vispār kādi koki ir piemēroti pilsētai? Gan lieluma ziņā, gan izturības. Varbūt par lielumu es pateikšu nedaudz, un tad tu pateiksi par izturību, ja es nespēšu atbildēt līdz galam. Ja, lielums atkarīgs no tā, kur tu stādi to koku. Protams, ir vajadzīgi un pilsētvide ir vajadzīgi lieli koki ar lieliem vainīgiem, bet ne visur tie koki ir iestādāmi. Ja? Jo ir vairākas klases, ir 3 lieluma klases, un pirmā lieluma klases koki, tas ir vairāk par 15 metriem, 25 metri, un viņiem ir milzīgi vainīgi, ap 10-15 metriem, un iestādīt ielās, piemēram, tādus kokus, protams, arī saknes viņiem ir tādas brangas, labas, iestādīt lielu formāta kokus, pirmās klases koku uz ielām, ne visur ir iespējams, ielām ir jābūt plašam, lielām. Tāpēc ir vēl viens nosacījums koku stādīšana, liela koku stādīšana pie fasādēm, no pirmus stāvus. Jā, ne visiem cilvēkiem patīk dzīvot ar lieliem kokiem, kuri ir ļoti tuvu logiem. Kādam patīk, kādiem nepatīk, jā, bet arī saknes ietekmē pamatus. Jā, tāpēc kādā lieluma koku iestādīt pilsētvīdē ir atkarīgs no tās vietas, kur tu stādi to koku, un tas rūpīgi ir jāizvēlās. Protams, arī ir dažādi citi principi, kā tu veido ielu un parku apstādījumu, tur bioloģiskas daudzveidības princips, jā, tātad vienas sugas koku stādīšana nav vēlama, viņus ir vēlams miksēt ar dažādas sugas, lai būtu izturīgākas, un, protams, arī ir estētiskais faktors, tad ir ļoti daudz un dažādu faktoru, kuri ietekmē apstādījumu veidošanu pilsētā. Tas ir par koku lielumiem un par sugām. Es varu uzsākt, bet es dodu vārdu speciālistam. Manuprāt, tad, kad tu kuri būtu piemērotākie koki pilsētai, ja tu plāno no nulles, mans obligātais norādījums ir tikai vietējas izcelsmes sugas, jo tās ir tās, kuras var izmantot, apdzīvot pēc tam tie mazākie organismi, jo koks ir diezgan liela struktūra, kuru var apdzīvot tur mūža garumā visādi kukaiņi, ķērpī, putnī, un tāpēc ir labākais noteikti izvēlēties vietējās sugas, jo tās ir viņiem piemērotākas. Viņi ir pieraduši pie tāda dzīvotnes tādas. Bet ja tas ir no tu nulles stādi kaut kāds ir izmērs kokam vajag ļoti daudz telpas. Un, ja tu stādi koku, tad tu viņu stādi tieši tādā vietā, kur tev nav paredzēts kaut kas cits īpaši daudz tiks veidots apkārt. Lai tam kokam ir lai tiek plānota kaut kāda. Bet, jā, piemēram, tu stādīji sorbus? Jā. Pilāts? Jā. Tad, kuram apkārtmērs ir 4 vainagajām, nevis apkārtmērs, bet vainagā diametrs ir līdz 4 metriem, ļoti piemērots ielām, un tu vari iestādīt viņu ielas, bet īstenībā liepas ir koks, kuru stāda Rīgā, un vispār Latvijā ļoti daudz liepa ir tās koks, kurš ir tradicionāls, kurš iztum diezgan izturīgi pilsētvīde, jā, tas pats Pilādzes ļoti labi panēs pilsētvīde. Ir vesels saraksts ar kokiem, kuri panēs pilsētvides apstākļus. No krūmiem tā ir rievaina roza rugos, kuru stāda, kur ir invazīva suga, un kolēģi pateiktu nestādīt, bet Ainavu arhitekti sturgalvīgi viņa stādā vidusjoslās un gar ielu apstādījumiem.
iezīmējam, tāpēc, ka iztur dūmgāzes un notur tas mazas sīkputekļu daļiņas ļoti, ļoti labi un neļauj aiziet tam putekļu vilnim līdz 2. un 3. stāvām, un cilvēki, kuri iet gar tādiem krūmu apstādījumiem otrā pusē, tā īpaši bērni maziņi, viņi nedabūja ielpot tos putekļus, un gaisu uz ietvem ir daudz labāks. Jā, jūs saprotat, kā tas puteklis no ceļa iet, viņš ceļas no sākuma horizontāli, un pēc tam aiziet ap kaut kādu metru, pusotru attālumu, viņš aiziet uz augšu, un tieši, ja tu ej gar mašīnu, tieši bērni ielpo visvairāk tās daļiņas, un tāpēc ļoti svarīga apstādījuma gar ielām, un ja mēs izvēlāmies starp tādu universālu, nevis universālu, bet abstraktu vērtību kā invāzija, un starp konkrētu bērnu, kurš ikdienas staigā un elpot uz dūmus, un tur nekas vairs neaug, bet ļoti labi norobežo tā roza rugoza, tad mēs Ainevu arhitekti izvēlāmies to roza rugozu un mēģinām pilsētas vadītājus pārliecināt iestādīt. Kā tu jau saprati, mums ir pretēji viedokļi jautājumos par sugām, bet noteikti, kad tu plāno pilsētas, kādiem izmēra kokiem ir jābūt pilsētā, ir jārēķinās ar to, ka pilsētas parasti mums ir vēsturiski izcelsme. Mēs šodien neplānojam no jauna parasti veidot kaut kur pilsētas. Viņas jau ir lielas pilsētas, kas aug lielākas. Un vienmēr ļoti prātīgs lēmums ir saglabāt lielu dimensiju kokus, kas jau kaut kur pastāv. Arī, piemēram, attīstot kaut kādu jaunu teritoriju, saglabāt lielo dimensiju kokus, turpatās uz vietas maksimāli daudz saglabāt tādus, jo visu laiku ir jāatcerās, ka tiem kokiem, lai izaugt, vajag ļoti daudz laika. Un arī tas koks, ko mēs iestādām parkā, viņš liels būs pēc 30, 40 gadiem tikai. Mēs tiksim pie liela koka. Bet, ja mēs gribam lielu koku, ja mēs iestādām ozolu, tad mēs varam domāt, piemēram, ja mēs veltam pietiekam lielu teritoriju šim te kokam, un viņš tur dzīvos 300 gadus, tad ir principā vērts ieplānot tiešām pilsētas struktūrā, ka tu veido lielos parku apstādījumus ar tiešām ilgnoturīgām, ilgu dzīvojošām koku sugām, kas būs ilgstoši piemērotas dažādiem putniem, tad viņš tur vienā punktā vienu tāpat tas koks atradīsies ļoti ilgi. Tad ļoti daudz vaboļu dzīves cikli izies cauri, ļoti daudz putnu dzīves cikli izies cauri tam vienam konkrētam kokam. Tā kā tās ir tādas vērtīgas struktūras, ko veidot pilsētvidē. Tos kokus, kas dzīvo ilgi. Ir vēl ļoti svarīgs aspekts, par kuru tu runāji, tas ir, kur tu iestādi tos kokus, jo parkos ir iespējama daudz lielākā sugu daudzveidība. Tu vari patiešām nodrošināt šo bioloģisku daudzveidību maksimāli iespējamā līmenī pilsēta, tieši parkos. Jo tuvāk intensīvas izmantošanas vietam, kas ir ielas vai ļoti tādi intensīvi izmantojami laukumi, tur diezgan tas daudzveidības līmenis samazinās, bet ir iespējams arī to uzturēt. Mēs šodien gājam un redzējam, ka šeit vidusjoslā tika iestādīti koki, bet zem tiem kokiem netika uzreiz iestādīti arī kopā ar kokiem krūmi, kas palielinātu to daudzveidību. Iespēju izdzīvot tiem kokiem. Un arī iespēju izdzīvot tiem kokiem, pavisam noteikti. Jā. Tāpēc daudz un dažādu aspektu, gan no tāda praktiskā viedokļa, no apstādījumu izdzīvošanas viedokļa, no estetiskā viedokļa, no izmantošanas viedokļa un no apsaimniekošanas viedokļa. Jo apsaimniekot koku, kurš ir kombinēts kopā ar krūmu, ir daudz vieglāk, ir mazāka laistīšana, nav vajadzīga ravēšana, nav vajadzīga katru reizi augsts papildināšana, barošana tik ļoti liela mērā. Tie ir visi jautājumi, par kuru ikdienu domā speciālisti. Jā. Bet vēl viena svarīga piezīme noteikti ir, ja mēs runājam par dabai draudzīgākos kokus, kādus stādīt, jāatcerās, ka daba apdzīvot kokus sāk tikai
lielākā skaitā tajā brīdī, kad koki jau paliek veci. Jā, bet jāsaka tā, ka mēs neizmirstam, tad koki arī ir daba. Nē, protams, bet ja mēs runājam par mikrovidu. bioloģisko daudzveidību, Jā, lai jā. tas mums nav tā teikt, kā es teicu, ir tādas sugas, kas visur sastopamas, jaunas priedes Latvijā ir daudz, bet tas jau nenozīmē, ka priedes ir daudz. Nu, tā kā vecas priedes, bioloģiskā daudzveidības priedēm ir drošībā, ja mums ir jaunas priedes. Jā, Nu, interesanti. Tas tāds konceptuāls, Jā. jo ļoti daudzas tās sugas, kāpēc viņas ir apdraudētas, jo veco koku vairs nav tik daudz. Tāpēc viņas ir palikušas apdraudētas. Tā Interesanti. loģika no otras puses. Jā, īstenībā. interesanti. Es tikko sapratu, ka biologs bioloģisku daudzveidību saprot diezgan šauri. Tā ir tāda mikrovīda, kura veidojas uz makrovīdes. Tad man, kā ainavu arhitektu, bioloģiska daudzveidība, tas ir praktiski daudzveidīgi veidota zāle infrastruktūra pilsētā. Jā, Biologs saprot tā pavisam ciparā, vienkārši cik tu dažādas sugas var nosaukt. Nu, bet Tieši tik ne vienkārši. tikai mikrosūgas uz koku stūmura, bet arī koku sūgu daudzveidībā parkos vai ielu apstādījumos un līmeņu vairāku pakāpju apstādījumu, kas ir liela vajadzība. Tas ir 3 pakāpes, ir praktiski 3 stāvi. Jūs bioloģija un meža speciālisti zinat, ka augi aug stāvos. Jā, ir 1., 2., 3. stāvs, un tas 1. stāvs ir koki, 2. stāvs ir krūmi un 3. stāvs ir zemsēdze. Un tad arī pilsēta, tas apstādījumus, ja mēs runājam par to, kā meži ienāk pilsētā, tā arī pilsēta vajag veidot tos apstādījumus, ieteicams veidot apstādījumus, lai pēc šī principa, lai tas būtu ilgspējīgi un lai meži tiktu ieaicināts tāda veida pilsētām. Lūk, tā ir mikro, mezo un makro daudzveidība. Un nav jāizmirst, ka mēs cilvēki arī šīs ekosistēmas sastāvdaļa un arī sociāla daudzveidība arī ir daudzveidība. Biologs ieskaita viena suga. Cilvēka viena suga. Viena suga, jā. Kāpēc pilsētā koku zarus daudz apgriež, un vai tas nekaitē kokam? Nu, nav iespējams neapgriezt, vainagus ir jāveido, ar to paldies Dievam pēdējos 10 gadus nodarbojas speciālisti ļoti sistematiski, tie speciālisti saucas arboristi, un pašvaldības jau ir iepazinušas ar šo specialitāti un aicina ļoti aktīvi tieši arboristus darboties pie šī jautājuma un veidot vainagus pareizi. Nu, zaru apgriešana, tas ir vainagu veidošana, jā, teiksim tā. Vainagu var veidot dažādi, var ļoti pareizi nekaitējot kokam, noņemt sakautušos zārus, noņemt zārus, kur traucē, piemēram, kustībai uz ielām. Ir daudz un dažādi faktori, bet ir kokam nedraudzīgā vainaga veidošana, kura saucas galotņošana. Tad, kad kokam noņem pilnīgi visu vainagu līdz stumbram, un tad pēc kāda laikā sāka veidoties trupe un atjaunot to koku ir ļoti grūti. Mums ir piemēri, ļoti labi piemēri tādu galotņotu koku atjaunošanai un atgriešanai pilsētvidē, un viens no tādiem piemēriem ir Brīvības alēja Rīgā, kur pirms kāda laika koki tika nogalotņot, pirms gadiem laikam 20, un atkal arboristi, šoreiz labie koki, pakāpeniski gadu gadā veidojot pareizi jaunus zārus, kuri ir veidojušies uz tiem kokiem. Pašlaik ir izveidojuši ļoti skaistu alēju, kur ir koki vainagu izveidoti tādas formēti, ļoti estetiski pievilcīgi, un alēja izskatās tā kā, ir pērle Rīgas pilsētas vidē.
Jā, tāpēc ir dažādi veidi, kā to darīt, kuri kokam palīdz, kuri koku padārā, teiksim tā, piemērotāku kaut kādai videi noteiktai, un ir tādi, kur koku arī sabojām. Es varu liet izteikt par koku zaru zāģēšanu pilsētvidē. Profesija arborists, principā galvenais pamatu uzdevums šai profesijai ir bīstamības novēršana. Arborists meža vidū nestrādā, jo tur nav cilvēku un nav bīstamības. Vai kokam vajag, lai viņam zāģē zarus? 90% kokam nevajag, lai viņam zāģē zarus. To vajag cilvēku drošībai. Un tajā brīdī, kad pilsētvidē tiek pieaicināts arborists, viņš veids zaru apgriešanu, lai šie zari nevar uzkrist cilvēkiem uz galvas vai bojāt infrastruktūru. Vai tas ir vajadzīgs kokam? Es jau tā kā teicu. Kokam tas pavisam noteikti nav vajadzīgs. Kokam tas vispār nav vajadzīgs. Kokam cilvēks vispār nav vajadzīgs, jāsaka tā. Nē, tieši tā zaru zāģēšana ir daži paņēmieni, kāpēc es teicu 90% gadījumu nav vajadzīgs kokam, tāpēc, kad ir, piemēram, reizēs, kad koka mūžu var paildzināt, veicot arī zaru zāģēšanu, bet tas ir tieši tādos veidos, kad ļoti asimetrisks vainags veidojas. Tas tā kā vienā pusē ļoti gāri zaru, otrā pusē, piemēram, šausmīgi īsu, viņš vienkārši, viņam ir lielāka iespēja, ka viņš var nolūst. Jo viņš tāds vecs, liels koks, viņam vienkārši viņš tādu ļoti garu asi nevar noturēt, ja tu viņam paņem īsāku, ar tādā veidā tu vari uzlabot to, ka viņš nenolūzīs, līdz ar to nepārlūzīs centrus, un viņš ilgāk varēs stāvēt. Tā kā ir veidi, brīži, kuros tas ir koka interesēs, kā, lai veic šādu apsaimniekošanu, bet pārsvarā visa koku zaru zāģēšana ir tikai vienīgi cilvēku intereses. Vispār pilsētvides veidošana ir tikai cilvēku interesi, jāsaka tā. Visi jautājumi, kur jūs uzdot, visi ir mūsu cilvēku interesēs. Jā. Nedzīvo cilvēks, atkrīt visas problēmas dabai. Vai pārstādīt ļoti lielus kokus ir labi, jo tiek tomēr traumēta sakne, zari un stumbrs? Var pārstādīt tā, ka netiek traumēta zaris un koka orgāna, teiksim tā, bet atkal vairākiem speciālistiem ir dažādi viedokļi, ir, kā Zanda teica, ka tās ir naudas izšķērdēšana, principā nav jāpārstāda. Tas ir pakalpojums, kas ir maksas pakalpojums, lai to pārstādītu kokus, tad jā, tas kāds ar to tas ir, nopelna. Viss ir maksas pakalpojums. Protams, bet, un tas ir ļoti dārgs maksas pakalpojums, tāpēc, ka tas ir ārkārtīgi milzīgs. Labi, tas, ko mēs redzam virs zemes, ir 2/3 no visu koku. Tātad 1/3 koka atrodas zem zemes. Un zem zemes tas nozīmē ir koks 1/3 plus vēl zeme klāt, kas ir nenormāli liela masa, kas tev ir jāpārvieto. Un tu jau nevari tā paņemt un pārstādīt vienkārši puskvartālu, vai ne? Tāpēc, ka tur atrodas koka saknes. Tad, jebkurā gadījumā, ja tu pārstādi koku, tu viņam nocērt saknes. Mēs šo jautājumu kopā ar galvenajiem Latvijas ekspertiem, kas nodarbojas ar šādu te pakalpojumu sniegšanu, uzdevām Zviedru ekspertiem. Tāds veterīna projekts, Eiropas gudri cilvēki, kas gadiem strādājuši ar vecu koku apsaimniekošanu. Viņi tika uzdot šis jautājums, vai vecus kokus, šiem cilvēkiem, kas pasniedz šo programmu, vai ir vecus kokus vērts pārstādīt. Un viņi atbildēja, ka principā nē. Tāpēc, ka veci koki ir ļoti jūtīgi pret... tas tā kā būtu jāsaprot, ka tas, kurš ir novecojis, viņam ir ļoti grūts iespējas norēģēt uz stresa apstākļiem. Tas nenozīmē, ka viņš nomirs obligāti, bet viņam ir daudz vājāks iespējas norēģēt, un viņš, jebkuram kokam mēs šodien devāmies kopā dabā, arī es teicu, ka kokam vajag telpu, un tā telpa ir apakšā tā sakņu sistēma, kas var būt arī 4 reizes no vainaga projām. Tad ārkārtīgi liela telpa. Un tu nekad nevar pārnest visu to kokam vitāli svarīgo zonu ar viņu kopā. Un tad tas būtu, es nezinu, cik fūrēm kopā būtu jāpārstāda viens koks liels. Bet mēs atkal atgriežamies pie tā jautājuma, pie izvērtēšanas, vai tas ir jādara vai nav jādara, un kāpēc tas ir jādara. Tāpat šodien mēs apspriedām jau jautājumu par koka pārstādīšanu pie autostas Rīgā, bija ļoti lielas diskusijas pirms pāris gadiem.
Un arī speciālistu viedokļi dalījās. Viena teica, ka nevajag to darīt un milzīga nauda un tā ir izšķērdība, otri teica, ka tieši vajag, jo tiek saglabāts koks. Un tas tika pārstādīts, jo savādāk tās koks tiktu izņemts jebkura gadījumā. Viņš tur nepaliktu. Ir paņēmeni, protams, nevis pārstādīt, bet saglabāt koku vide, un tagad ļoti cenšas gan arhitekti, vairāk un vairāk, gan, protams, arī ainavu arhitekti, būvniecības ieceres tomēr saglabāt pēc iespējas kokus, nevis pārstādīt, bet saglabāt un neizņemt. Bet ir gadījumi, kad vienkārši savādāk nav iespējams, un tas bija tieši tās gadījums. Un šajā gadījumā, mana skatījumā, tas izmaksas attaisnotas, tāpēc, ka šis koks ir saglabāts un ir ļoti liela estetiska un bioloģiska daudzveidība tajā vieta, kur tas pašlaik aug. Tāpēc, ka tur ir pilnīgi tukša, akmeņaina vieta, un pašlaik tas koks tur ar otru stāvu, kas ir piestādīts ar krūmiem, kur ir apkārt, un veido ārkārtīgi cilvēkam draudzīgu vidu, un, protams, arī dabai, jā, bet arī cilvēkam ļoti, ļoti draudzīgu vidu. Tad tas tādas necilvēcīskas vides cilvēskošanā. Ieguldījums, manuprāt, ir vieta. Un vai pilsētā vispār var izdzīvot diškoki? Mēs jau atbildējām uz šo jautājumu, manuprāt. Ja viņus nepārstāda, noteikti lielāka iespēja, ka viņi izdzīvo. Arī kāds bet, pastāda. Jāatcerās arī, ka tas koks jau pirmkārt atrodas, viņš pilsētvidē, piemēram, ļoti bieži ir saistīts iespējams ar visādiem kulturāliem un vēsturiskiem un emocionāliem un sociāliem aspektiem šis koks. Un tā koka saglabāšana iespējams ir vienkārši cilvēku vai pašvaldības pašas prioritāte. Un ja tas koks ir prioritāte un viņš tiek ņemts vērā kā piederīga lieta konkrētajai ainavai, tad viņu noteikti nav nekādas problēmas saglabāt pilsētvidē. Bet ir jūsu jautājums par fizisku izdzīvošanu, vai koks fiziski var izdzīvot? Jā. Jā, pilnīgi. Tā kā viņš jau tur līdz tam ir ticis, un viņu pilsētvide varētu nobeigt vienīgi tad, ja tiek veiktā neatbilstoša nevajadzīga apsaimniekošana, kas šādam kokam viņam ir ļoti vājas iespējas norēģēt uz šo stresoru, jo šī zaru griešana ir piemēram, stress. Jā, zaru griešana. Veciem nevajadzīga. Diškokiem nevajadzētu. Tad arī infrastruktūras būvniecība vainagam svarīgajā zonā, kur atrodas viņam sakņu sistēma, Latvijas likumdošanā ir iekšā iekļauti parametri tai aizsardzības zonai, kas katram diškokam ir vajadzīga. Līdz ar to likums jau sargā principā šos kokus, vai tas tiek piemērots vienmēr atbilstošā veidā. Tas ir katras konkrētās situācijas jautājums, bet diškokiem pilsētā ir jābūt. Man liekas, ka svarīgāks jautājums būtu saprast, vai arī pēc 100 gadiem mums būs diškoki pilsētā. Jo par tiem kokiem, lai izaugtu, mums pa vidu tur kaut kas jau bišķi iztrūkst. Tas ir jāskatās, tāpēc, ka dažādam sugam ir dažādi nosacījumi. Jā, protams, bet iespējams tas nākotnes jautājums, kad mēs sargājam ļoti vecos un veidojam jaunos, bet vai mums ir viss pa vidu tā ik pēc 20, 30 gadiem tā kā lielas audzes ar viena vecuma kaut kādiem kokiem pa pilsētu, tā kā 105 gadnieki, 120 gadnieki, 100, pat, kad tu sadalīji pa struktūrām līdz visiem pensionāru vecumam, visi būtu vienādā proporcijā. Mums tā ar kokiem nav. Jā, tā nav, bet tas nav iespējams nākotnes problēma. Jā, bet tas nav jautājums par diškokiem, tas ir jautājums par apstādījumu veidošanu, ilgspējīgu apstādījumu veidošanu, jo kā tu kombinē tas sugas, ne tikai pēc sugu daudzveidības, lai būtu sugas daudzveidība, bet arī, lai vecumu daudzveidība patiešām, lai būtu jauni koki. Tas ir tā ilgtermiņa plānošana. Jā, tieši tā. Tā tas mums, es nezinu, kura pilsētā ir, bet lielas pilsētas, Rīgā mēs tikai sākam ar to nodarboties. Jā, jo problēma ir tāda, ka tā jau ir problēma arī citur Eiropā. Mēs līdz tam varbūt vēl neesam tik ļoti nonākuši, jo Latvija ir tiešām pilsētvides ir zaļas. Jā. Ir ļoti zaļa infrastruktūra, ļoti daudz, un ir
un ir dažādi vecumi un pilsētu meži, un šis un tas ir, kad ir kas saglabājas ir šo te pilsētu vidi diezgan zaļu, bet citur Eiropā, kur ir daudz blīvāk apdzīvots, kur valstī, kurā ir 3 reizes mazāk par Latviju dzīvo 5 Latvijas iedzīvotāju cilvēku daudzums, tad tur, saprotiet, tur vispār nav zaļās zonas, un tur viņi sadarbojas ar pilnīgi cita veida problēmu risināšanu, un būtu prātīgi līdz mums līdz tam nenonākt. Un jā, par tiem veciem kokiem es teiktu, ka ir svarīgi, viņi var izdzīvot, viņiem nav nekādas problēmas, viņi tikai ir jāņem vērā, ka viņi tur ir, un jāsaimnieko tā, lai viņiem nenodarītu pāri. Bet ir jādomā arī par tiem nākotnes veciem kokiem, kas šobrīd vēl nav veci, bet tie jau jāsāk sargāt. Jāsaimnieko ar tos, lai nebojātu. Lai veidotu parkus, ir jāizcēr koki, bet ja tiek izcirsti koki, pie vētras netiek veikti lielāki postījumi, jo vējam ir kur ieskrieties, un koki atbalsta viens otru, ja ciešāk aug kopā. Jā, nu mums šodien mēs podkāstu ierakstām konkrētā lokācijā, kur mans skats pa logārā ir uz šādu te neveiksmīgi veidotu parku, kur galvenā pamatkļūda ir bijusi tā, ka tas ir bijis priežu mežs, kuram, lai radītu parka vai līdzīgāku ainavu, meža parkam līdzīgāku ainavu, pa vidu tiek izņemti koki. Un tāds parametrs kā šķērslaukums, cik atstāja daudz kokus uz konkrēto hektāru vienību. Un tad cik daudz koku tev paliek, vai tu atstāji 100 kokus, vai tu atstāji 50 kokus, ir liela starpība. Jo vairāk koku, jo lielāka noturība. Un šajā gadījumā tas apsaimniekošanas veids ir bijis tāds, kad ir izņemti vairāk veci koki, lielie koki tieši, kas ir visspēcīgāko sakņu sistēmu un iespējams visvairāk saslēgušies tieši arī, jo koks jau nepretojās vējam tikai ar saknēm, viņi arī saķerās augšā ar zariem savā veidā, saslēdzās, tā kā veidot tādu vienotu būru, visu cauru un viņus daudz grūtāk ir izgāzt. Jā, tā kā šāda apsaimniekošana, kad tu veido arī parku, tad jāsaprot tas, kurš ir malā audzis, tas ir pieredzes pie vēja un pie grūstīšanās un vispārējā, tā teikt, bet tas, kas ir meža vidū audzis, tam ir jādod laiks pie tā pierast, un tam jābūt pakāpeniski, un jā, noturība pret vēju nav garantēta. Kolēģi ir atbildējusi pilnībā. Nav ko piebilst. Vai parki tiek pieskaņot apkārt esošajai videi, piemēram, mājām, ielām, kanāliem? Es domāju, ka svarīga laika līnija. Kurš bija pirmais? Ja pirmā bija māja un tiek veidots parks, tad viņš tiek pieskaņots attiecīgi ēku infrastruktūrai, kas atrodas blakus. Bet, ja ir vēsturiskais parks un tu veic apbūvi, jaunapbūvi, tad tu skaties, kuru sadaļu no parka tu saglabājā. Jā, ir dažādi vides veidošanas principi. Un pareizi kolēģi teica, ka ir atkal tās vēsturiskā vide, kur mēs darbojamies, kura starp citu ir bijusi veidota, domājot uzreiz labi principi, bija arī pirms vairākiem gadsimtiem, kad tika veidota parku struktūra un tika pieskaņota apbūvē tieši parku struktūrai. Arī šodien projektēt jaunas vides, piemēram, Rīgā Skanstē, tāds lielais planojums paredzēja parku struktūru un vidi, to apbūvi ir pieskaņojusi tieši tai publiskai ārtelpai un parku struktūrai. Tie nav tā tikai parki, jā, tas ir arī publiskas ārtelpas, tie ir laukumi, tie ir skvēri un zaļas ielas. Tas ir visas tās lielas struktūras, kuras īstenība pa lielām labām prakse no sākuma veidot šo struktūru un pēc tam komponēt apbūvi. Bet vide ir dažādās valstīs un dažādos laikos ir tika apbūvēta. Cilvēks ir veidojis ļoti dažādi, protams, pēc savas vajadzības, pēc klimata, kur viņš ir dzīvojis, un pēc reliefa, kur viņš ir dzīvojis, un ļoti daudz faktori. Bet, ja mēs runājam par labu praksi, tad no sākuma mežs, pēc tam apbūve, nevienmēr tā praksi ir iztenot, bet laba praksa ir no sākuma šīs, un pēc tam un apbūve ir pieskaņot. Jā.
Vai tiek nojaukts arī mājas, lai tiktu taisīta zaļāka vide? Vai tikai otrādāk, kad nocer kokus un taisa mājas? Tas ir tāds labs jautājums. Manuprāt, tāds tieši naivs jautājums. Ļoti piestāv tikai tava vecuma reportieriem. Un īstenībā ļoti labs jautājums. Filozofisks arī viņš ir. Tāpēc, tādu jautājumu ir jāuzdod. Vai kāds būtu gatavs nojaukt māju, lai veidot parku? Tu var rītdien, tu var aiziet paintervēt cilvēkus un paprasīt, vai jūs būtu gatavi. Bet, zin kā, tad arī jautājums ir, kuru māju tu piedāvā nojaukt. Ja tu piedāvā nojaukt nepabeigtu vai kaut kādu vēsturisko nepārāk vēlamo laikmetu periodu arhitektūru, kas ir briesmīga, tu viņu vienkārši tā kā atjauno ar parku vietā iestādi, kas varētu būt visādi vecie kolhozi, tur pamestas rūpnīcas un tādas lietas, ka tu tās te zonas varētu pārveidot kā par parku, tad tev droši vien cilvēki teikt, jā. Bet, kad tu teiktu, ka tu to dzīvokļu māju, kurā dzīvo 50 ģimenes, tagad nojauc, lai uztaisītu parku, tev neviens neatbildēs, es domāju, jā. Kāpēc man ļoti patīk šis jautājums, un tieši tā, kā šis jautājums ir formulēts, tāpēc, ka jūs aiziet līdz esencijai, līdz tieši pašai kodolam un sirdī, tāpēc, ka ar ļoti vieglu roku cilvēks nojauc, nogriež, iznīcinā tas, kas ir iznīcināms, viegli iznīcināms, lai iekartotos un iebūvēt savu līgstu, nereķinoties ar to, ka tur ir daudz citas līgstas. Ja? Bet tas, kas notiek, es pirms tām stāstīju par šo industriālo laikmetu un par tām retām, kuram ir atstājušas, tad tur ir patiešām ļoti veiksmīgi un daudz tiek gan nojauktas, gan pārbūvētas tas būves, kuras gan mājas, gan tehniskas būves, un tiek veidota parki. Tādi piemēri mēs varam redzēt ļoti daudz, visa pasaulē. Vācija, piemēram, mēs zinām Emšer parku, kur ir vecas raktuves, milzīgas tika pārveidotas par fantastisku parku, un ļoti interesants piemērs ir Beļģija, ir ļoti daudz tādu vietu, kur ir pārveidotas tādas vecas fabrikas un milzīgi rūpnieciskas telpas, kur patiešām tiek nojauktas ēkas, lai izveidotu parku un iestādītu kokus, pavisam noteikti. Es tikko sapratu, sēžot, domājot, tu esi baigais viltnieks ar šo jautājumu, jo principā, tad, kad tu prasi, vai tu esi gatavs nocirst kokus, lai būvētu mājas īstenībā, vai nojaukt mājas, lai būvētu parkus, ja, koks ir māja, tikai tā nav cilvēku māja. Tā ir daudz dzīvokļu māja dabai. Koks ir māja dzīvē dabai. Un vai cilvēks dabas māju kaut kā ļoti viegli nojaukt, bet cilvēku māju noteikti ne. Jā, cilvēks savu līgstu, savas līgstas dēļ, kā es teicu, iznīcināja ļoti daudz necilvēku līgstu, un cilvēks uzskata, ka tā ir viņu tiesības to darīt, un tas ir vispār tā pienākas. Jā, bet vai tā pienāks, tas ir ļoti liels jautājums. Jā. Labs jautājums, paldies! Vai cilvēki ir palikuši saudzīgāki par parka apstādījumiem, saudzējot un neraujot puķītes, sēdošos koku zarus, nebradājot zālāju? Es teiktu jā. Es vairs laikam nav tik stilīgi vienkārši laust lietas. Bet es teiktu, es pieņemu, ka lielākā daļa šādu te vandālismu ir tieši saistīti ar konkrēti vecumu. Tas, man liekas, nav tā kā jebkuras paudzes guvums tā rīkoties, bet sabiedrība ir palikusi saprotošāka par to, cik lielas investīcijas ir izveidot šo zaļo zonu. Un arī jauna paudze, manuprāt, ir savādākā, daudz apzinātāka un ar citu attieksmi pret vidi nekā mūsu paudze. Man lielas cerības ir.
Man liekas, ka ir viennozīmīgi. Kā ir ar staigāšanu pa zāli? Kāpēc citur drīkst, bet citur nē? Ja, piemēram, citos parkos ir atļauts, bet pie apstādījumiem nē. Visi ir apstādījumi. Mazliet neprecīzi veidots jautājums, bet ir vietas, kur zāliens ir paredzēts intensīvai izmantošanai, un tur tiek arī iesēta speciāli izturīga sēkla, ir dažādi zāliena veidi, sēklas veidi, un kur ir, piemēram, ļoti izturīgas sugas tiek lietotas tur futbola laukumos. Jā, tur ir speciāli ļoti noturīgas sugas, kuras pļauj, un viņi veido izturīgas pret nomedīšanu. Ir vietas, kur tas zāliens nav domāts intensīvai izmantošanai, nevajadzētu cilvēkiem tur iet, visur pilnīgi bradāt. Ir vietas, kur ir paredzētas, kur var sēdēt, kur var darīt visu kaut ko, un tas zāliens netiek izmedīts, un viņu atjaunot neprast tik ļoti lielus līdzekļus, jo tas ir saistīts nomedīšanā, nostaigāšana, nosēdēšanā, piesarņojums tiek saistīts pēc tam ar šī zāliena atjaunošanu. Un tas ir visus pilsētas nevis pleciem, bet uz pilsētas mak, jā, un praktiski tas ir mūsu nodokli, kuru mēs maksājam, kur tiek sadalīti dažādām mūsu vajadzībām. Un tāpēc ir vietas, kur tomēr mums pašiem ir jāapzinās, ka šī ir vieta, kur mēs varam izmantot, bet ir vietas, kur tiek marķētas ar apstādījumiem, īpaši Rīgā, Rīgas dārziem un parkiem, kur apsaimnieko un uztur Rīgas dārzus un parkus. Viņiem ir ļoti labs instrumentāris, viņi patiešām veido apstādījumus, kur viņi veido vidi ar apstādījumiem un ar intensīvi izmantojumu zālienu, tā, lai būtu vieta visiem, gan cilvēkiem zālienā, gan tai pašai bioloģiskai daudzveidīgai putniem un visiem citiem, kur dzīvot, kur cilvēki pēc iespējas mazāk tos traucē. Jā, tāpēc tā ir kaut kur iespējams izmantot zālienu un kaut kur nevajadzētu to izmantot. Tas tāds izturības jautājums. Ir sugas, kuras ir piemērotas, ka viņām kāps galvas. Viņām nav pret to nekāda iebilduma. Ir tādas augu sugas, kurām, ja tu 3 reizes uzkāpi, viņa vairs arī pēc tam nepieceļās. Tāds vienkāršs princips. To var, piemēram, tādos ceļos, kur lauku ceļš, piemēram, iet, un kur nav brauktos, kur vienkārši brauc pa zāli. Un tas, kas aug tajā vietā, kur brauc ar mašīnu, pa virsu regulāri, bet tas ir vienkārši zāli. Tur ir konkrētas sugas, kas tur aug, kurām ir, piemēram, tās pašas ceļmalapas. Tās aug ļoti labi tur, jo viņām, īpaši netraucē, ka viņām brauc pa galvu. Tā kā tas ir saistīts arī no tā, kāda veida apstādījumos, kāpēc tev dobē neļauj iet, tāpēc, ka, ja tu ziedaugam uzkāps, tad viss viņš ir tur ielikts, lai viņam būtu zieds, bet ja tu viņam uzkāps, tad zieds tiek sabojāts ar to reizi, kad viņam uzkāp, un viņš vairs nav jēdzīgs. Kā kontrolē apstādījumu atjaunošanu? Piemēram, lai nav novīdušas puķes? Kā lūdzu? Kā kontrolē apstādījumu atjaunošanu? Piemēram, lai nav novīdušas puķes? Lai nebūtu novīdušas puķes. Jā. Jūs saistiet izmaksas ar kalkulācijas, jūs domājat izmaksas vai jūs domājat plānošanu? Ko jūs domājat ar kalkulāciju? Plānošanu. Plānošanu, ok. Jā. Lai nebūtu, tie augi, kuri nomirst kaut kāda veida vai novīst, lai tādu augu nebūtu, lai viņi neveidotu estetiski nepievilcīgus apstādījumus. Tas bija jūsu jautājums. Ja? Tā arī plāno. Ja? Skatās, tas saucas
ekoloģiska principā īstenošana apstādījumos, un tad, kad projektē apstādījumus, tad skatās, kādi augi sadzīvo ar kādiem, uz kādas augsnes, kuri ir saulmīļi, kuri sausummīļi, kuri nomirst bez ūdens, kuriem tieši otrādi nomirst, kad viņam ir par daudz ūdens, un estetiskais faktors, kuri augi ar kādiem labi izskatās, kuri nav labi izskatās, kuri veido karkasu, kad pa laikiem izaug, un, piemēram, augi, kuri noziedē, bet veido diezgan pievilcīgus tādus sausus ziedus, kad viņi izskatās citu augu kompozīcijas diezgan labi, un tos var nenoņemt, un viņi tikai papildinā augu kompozīcijas estetisku vērtību. Jā, tāpēc tas ir tāds ļoti diezgan smalks mākslas darbs, izveidot apstādījumus tā, lai vai nu nebūtu redzami augi, kuri noziedēja, vai nu viņi tiktu izņemti pēc kāda laika, bet teiksim, noziedējušu augu izņemšana tagad neīpaši tiek tiek atbalstīta, un tāpēc, ka tas ir darbs un ļoti rūpīga kopšana, un tāpēc... Un, principā, kurš teica, ka tas ir nesmuki? Jā, tas un tieši tā. Tas ir kaut kāds skaista metalons, kas veidojies, kad nevar būt novītuši puķis parkā. Ir viena lieta novietošas un otra lieta noziedējušas. Noziedējuši. Tu noziedējuši puķis, tas ir pilnīgi kaut kas cits, jā. Tas, man liekas, ir ok. Novītuši, tas ir kaut kas, tas, kas vienkārši netiek, laistīts kops, pietiekam. Jā, un tas ir kopšanas jautājums. Ja mēs paskatāmies pa logu, jā, pašlaik, tad mēs redzam graudzāles, kuras netiek noņemtas pēc tam, kad pienāk ziema un tas vairs nav zaļas, bet jūs paskatāties, cik labi tas izskatās vide un cik labi tas papildinā šo sajūtu pa ziemu. Jā. Un pirms kāda laika tādus augus būtu izņēmuši uz ziemu. Un tas nebūtu. Tad ir dažādi principi, kā veidot to vidi, un pašlaik patiešām uz mazāka kopšana ir tās principis, kuru mēģina iztenot publiskos apstādījumos. Jā, ir tāda vēl jauna, tas man nav baigi jauns, bet tāda permakultūra, tādas augu sabiedrības, ko tu veido, kas ir pašpietiekams. Tu stādi konkrētus augus ar konkrētiem augiem kopā, tā kā, tu zini, kurus tev tur 5, 6, varbūt nezinu, cik tur daudz tur iestādi, tev ir jāstāda, un tev viņi nav jārvē, un tev visu laiku viņš ir pats kaut kādā savstarpēji tie augi viens otru nomaina, un to sauc par permakultūru, tev tu tādu dobu izveido, viņi pats sev uztur gadiem. Tu, protams, pieskati, lai tur kaut kas neieviešās, liekas, kas to līdzsvaru izjauc, bet tas ir daudz vieglāk, nekā izveidot. Tur viss regulāri, tur kā tu saki, sausos ziedus tur izņemt, noziedējušos, piemēram, vai kaut kādas stādīt to vietā kaut ko citu, tas nav obligāti vajadzīgs, jā. Varbūt tā kā pastāvēt dažādos līmeņos, jo, jā, ne viss jau nezied vienlaicīgi. Un, protams... Katrai sugai savas īpatnības, kurā brīdī, kad kurš aug. Jā, protams, ir dekoratīvie apstādījumi, ļoti dekoratīvie apstādījumi, piemēram, tādas reprezentatīvas vietas, kā ministru kabinets, kur visu laiku tiek mainīts, vai operas skvers, kurš tiek veidota tie paklāji, un tiek nomainītas tie augi diezgan sezonāli, teiksim tā. Bet, tas ir... vietas, kuras ir reprezentatīvas, un tas ir tāds mākslas darbs, un tas ir ļoti dārgs un darbietilpīgs darbs, un tur ļoti labi skatās, ļoti rūpīgi skatās, lai nebūtu novitušu augu, protams, jā. Bet arī tas ir vajadzīgs, jo cilvēki ļoti priecājas par to un fotografē, un tas ir tāds, tas ir tā kā paklājuma veidošana, un jā, ir arī tādas lietas, bet apstādījumi ir ļoti dažādi. Kā vienkāršiem vārdiem var pateikt, kas ir zaļā infrastruktūra? Tā, lai pat es savos 11 gados saprastu.
Jums ir 11. Es uzdošu jautājumu. Ar prieti jautājumu. Kā jūs saprotat sociālus tīklus? Kas ir sociālie tīkli? Kur parasti cilvēks sazinās, ieliek visādas bildes, sūta memes, Jā. tā tālāk. Bet tas ir tīkls, ja? Jā. Kāpēc tas ir tīkls? Pēc, ka, piemēram, viens cilvēks aizsūta citam cilvēkam to, tas pats cilvēks aizsūta arī citam. Tāpēc, ka viss ir saistīts. Ja? Kas Jā. ir tīkls? Tīkls ir tad, kad visas šūniņas ir saistītas viena veselā. Vai ne? Jā. Un tie ir sazināšanas komunikācijas kanāli, tiklojumus. Ja? Zaļa infrastruktūra ir dabas sociālais tīkls. Saprotams? Jā. Kas ir saprotams? Tas ir dabas sociālais tīkls. Jā. Pilsētā. Jā. Un ko daba dara? Mēs šodien gājām ārā, Jā. tieši runājām par šo. Vai no šitā Šajā punktu uz sociālā šo punktu tīklā. var aiziet kanāls vai neaiziet kanāls, jā. Ja? Tad viņi sazinās savā starpā. Vai ne? Koki, kukaiņi. Nu, viņi vienkārši pārvietojas. Viņiem varbūt nav tur message, bet viņi vienkārši no vienas vietas uz otru, lai satiktos savā starpā vispārējais. Nesaki, ir kokiem ar saknēm, kokiem ir caur mikroorganismiem, ir tādi pētījumi, ka koki patiešām sazinās, viņi nodot informāciju ar tur kaut kādiem tur super-puper mikroorganismiem. Tur ir signāli, jā, tur vienā malā sāk koku zaģēt, otrā malā mežs sāk stresa reakcijas pildīt. Jā, tieši tā, tāpēc zaļā infrastruktūra pilsēta, tas ir tāda apstādījumu veidošana, lai visi dabas elementi, kur ir pilsētā, ja, mūsu vidu, kur mēs dzīvojam, kas ir pilsēta, kur ir cilvēki, lai spētu sazinātos ne tikai mēs, bet spētu sazināties arī dabas iedzīvotāji, ja, kurus mēs neuzskatām par savas uzmanības cienīgiem un kurus mēs arī neredzam. Tas ir sociālais tīkls, dabas sociālais tīkls. Vai ir kur pierādīts, kā uzlabojas gaiss pēc pilsētas zaļināšanas? Kā to var izmērīt? Pētījumi noteikti ir tādi veikti. Manā redzeslokā tādi nav bijuši. Man vienkārši nav bijis pamatot vajadzību tādus meklēt, bet es bez šaubām varu apgalvot, ka pilsētas zaļināšanai ir pilnīgi noteikti pozitīva ietekme uz pilsētvidi. Tas, par ko es esmu pārliecināta, ka ir piemēram tā struktūra, kas ir koki. Daba sniedz ekosistēmu pakalpojumu, ir tāda sadaļa saucās. Ekosistēmu pakalpojumu, tas tā kā visi labumi, ko tu vari dabūt no kaut kā. Attiecīgie koka ekosistēma pakalpojumi ir tādi, ka viņš dod ēnu, ražo skābekli, aiztur piesārņojumu, rada mitrumu paaugstinātu, rada noēnojumu karstajā laikā un rada cilvēkiem kaut kādu struktūru un vispārējo, ka mēs esam runājuši jau, ka tad ļoti dažādas lietas var sniegt tas viens konkrētais objekts dabā. Jā, ir, kāpēc tu saki, ka tava redzesloka nav nonākuši tāda pētījuma, no kurienes tad tu zini visu, ko tu tagad noskaitīji? Pētījums, manā uzturē pētījums ir tāds, ka tur tajā kaut kādu konkrētu paraugu kopu pētīju un kaut kāda mērķi to parasti pētījumu. Bet es neesmu vienkārši lasījuši tādus zinātniskus literatūru. Tā ir vispār tālāk jau atgrimot zinātniskā literatūras pamat noteikti šie fakti arī ir. Bet, vai es tev varētu nosaukt kādu zinātnisku rakstu, kurā tas ir ar pētījumu pamatu balstīts? Jā, viņš laikam arī neprasa tieši nosaukt zinātnisku rakstu, bet ir praktiski visās nozarēs, kuras pēta, notiek pētījumi, kur ir saistīti ar pilsētvidu un dabu. Protams, ir pētījumi ir ļoti daudz par daudzām komponentēm. Ja? Ir pētījumi, kuri saistīti ar gaisa kvalitāti, ja? Kuri saistīti ar dažādu sugu ietekmi uz gaisa kvalitāti un ar spēju sasaistīt dažādas šo sīkpūtekļu un gāžu izmešu frakcijas. Ir ļoti interesanti pētījumi, piemēram, tāds
nevis arguments, bet tāda aksioma, kuru mēs ļoti bieži izmantojam diezgan tādi tā populistiski, kā jo vairāk koku uz ielas, jo ir tirāks gaiss. Jā, tā tiešais apgalvojums nevienmēr ir patiesa. Piemēram, ja atkal... Koki ir arī sakrauti čupā, jā. Nē, piemēram, ja tiek iestādīta alejā, kurā ar lielu pirmas klāsas koku alejā, kā mēs runājam, lielie koki, kuri ir sastādīti, piemēram, 4 metru attālumu viens no otra, un tiek veidotas tāda slēgtā aleja un ar sakļautiem vainagiem, un šī alejā atrodas īstenībā iela, kura ieskriena svējš un izpūš pilsētu, iztīra pilsētu, tad zem un zem alies notiek liela satiksme, tad notiek pretējais efekts. Tad vainagi uztur dumgāzes un veidojas tāds tunelis, kurš ir pilns ar dumgāzēm. Jā. Tā ir viena lieta. Tad kā un kur mēs stādam un cik liela izmēra kokiem, tas arī ir tādā diezgan zinātnē. Ir arī aspekts, kuri koki spēj attīrīt gaisu, un tur pētījumi rāda, ka ne visi koki attīra gaisu, bet tas, kas notiek putekļu savākšanā uz lapu virsmas. Un es esmu lasījusi pētījumu, kur paradīs, kā piemēram koki ar sīkam lapam un skūju koki ir daudz efektīvāki šajā ziņā pilsētvīde nekā lielu lapu koki. Ir pētījumi, kuri pēta tieši temperatūru uz dažādām virsmām un uz dažādiem sēgumiem, un tur ir skaidri un gaiši paradīts, kur ir zāliens vai apstādījumu, kāda ir temperatūra vasarā un kāda temperatūra ir uz cietiem sēgumiem, un tur starpības ir milzīgas, vienkārši grādus 30-40 grādi, jā, un karstumsaules, piemēram, pēta karstumsaules. Ir daudz un dažādu pētījumu uz gaisa kvalitāti. Pie mums ziema, piemēram, tās saules, kā tas ietekmē arī gaisa kvalitāti. Gaisa kvalitāti mēra un pētā ļoti daudzos projektus, jo tas ir tāds svarīgs elements, gribam elpot labi. Un neizdodas mums pašlaik lielas pilsētas, tāpēc pavisam noteikti ir tāda pētījumi, un ja interese, tad pēc tam kaut kāds varu padalīties ar avotiem. Jā. Pēc visa, ko tagad izrunājām, kā jūs domājat? Vai tagad mēs labāk saprotam, ko daba teica? Vai arī varat ieteikt, kā dabu labāk dzirdēt? Jāsaka tā, ka tas ir mūsu jautājums jums. Vai pēc visa tā, ko mēs esam izrunājuši, vai jūs esat labāk sapratuši, kas ir? Svarīgi ir būt forši, ja tu pastāstītu, ko tu saprati, jo ne jau tas, ko mēs tam mēģinājām pateikt, noteikti ir tas, ko tu saprati par lietu. Tas arī lai mums bija pietiekami daudz un gara saruna, lai tu izprastu pilnīgi visas dabas vajadzības, nē? Tāpēc, ka mēs varējām izrunāt no mūsu sfēras viedokļa konkrēti šo jautājumu. Bet ir tik daudz aspektu, par kuriem mēs vispār nerunājam. Un dabai jau, diemžēl, nevar paprasīt. Līdz ar to tev būs jāapmierinās ar vienu kaut kādu biologu, dabas ekspertu viedokli par to, vai dabai tas ir pietiekami. Latvijā situācija noteikti nav tik dramatiska, bet tendences nav labvēlīgas, jo ne visas, arī dabas aizsardzība Latvijā ir jauna sfēra. Ļoti daudz no šīm sfērām, kas veido zaļo vidi, infrastruktūru, arī ir salīdzinoši jaunas. Arī arboristu profesija, piemēram, ir tikai 10 gadus jauna profesija. Un tad varbūt kādu dienu viņi tiešām arī atradīs veidu, kā sargāt kokus un veicināt bioloģisko daudzveidību kokos vienlaicīgi. Un tā kā koku intereses kaut kā vairāk sadzirdēt. Es saprotu, ka tas ir cilvēku drošības aspekts, kurā brīdī tu to tā kā
apsaimniekošana veids. Un iespējams, tas vienkārši ir kaut kāds laikam ir jāpiet, lai šī sadarbība veidotos starp visām sfērām. Un, es ceru, ka tu esi kā nākotnes paudze varbūt ieklausījies tajā, kad dabai vajag vienkārši savu vietu. Dabai baigi daudz cilvēku nevajag. Ir tāda daba, kurai vajag cilvēku. Tāda dabas daļa, kas ir saistīta, piemēram, tieši ar cilvēku apsaimniekošanu, kā pļavas, kuras pašas par sevi nevar būt, tāpēc, ka tas ir cilvēku kultūra vēsturiskās miedarbības rezultātā radies, vai ganīšanas rezultātā radies tāds dabas veidojums, kurā tieši lielākā bioloģiskā daudzveidība tikai tajā brīdī, ja tu apsaimnieko pļauju. Ja tu pļauju nepļauju un neaiztiec, viņa aizaug krūmiem un vairs nav pļauju. Tas tā kā ir tādas vietas, kur tas ir svarīgi, lai notiek kaut kāda apsaimniekošana. Arī lieli koki, viņiem ir mazāka spēja konkurēt, piemēram, ar jauniem kokiem. Viņi nav tik sparīgi tajā augšanā. Un tajā brīdī cilvēkam ir brīžiem jāpalīdz, jo iespējams vēsturiski viņš ir audzis varbūt tieši tā kaut kādās ganībās, bet tagad mēs tur esam uzbūvējuši pilsētvidi, kurā apkārt vienkārši tur krūmājas auga. Viņi aug tā, ka viņi noēno to koku, kad koks sāk ciest no tā, jo vēsturiski apsaimniekošana, kad tur bijusi tur pļāvā ar gotiņām, piemēram, apakšā visus apēd gotiņas vairs nav. Tā kā ir tādi brīži, kad ir jāsaprot, vai ir vai nav jāapsaimnieko, bet tāpēc ir speciālisti dažādi jomu, un jo vairāk speciālisti kopā strādā pie vienas lietas, jo labāks rezultāts noteikti sanāk. Esam kopā ar jaunajiem vides reportieriem, lai saprastu viņu viedokli par zaļo zonu. Es esmu Patricija, es esmu no Babītes, jeb Piņķiem, un man ir 16 gadi. Labi. Cik jums ir svarīgi, ka daba ir pilsētā? Man tas ir svarīgi, jo es pati esmu rakstījusi par dabiskajām pļavām pilsētvidē, un es vēlos realizēt pat šo projektu, tāpēc šī tēma man ir svarīga. Jā. Labi. Vai tavā dzīves vietā pilsētā, kurā jūs dzīvojat, ir pietiekama zaļā zona? Ir pietiekami, ir klaļumi, ir vienkārši zālāji, bet tos varētu noteikti izmantot vēl labākās veidos, piemēram, kaut kāds pļavas ieviest, vai arī parkus, iestādīt vairāk kokus, bet tā ir zaļumi, tādas teritorijas. Labi. Kas ir tās labās lietas, kuras tu vari izcelt savā dzīves vietā saistībā ar dabu? Ar lauku? Ar ko? Ar dabu. Ar dabu. Manā dzīves vietā, es dzīvoju blakus mežam. Tāpēc, dabiskajam parkam, un to es varu izcelt. Man personīgi dārzā arī ir dabiskās pļavas, un, to es varu tā izcelt smuki. Tas tā. Kā jūs sauc, no kurienes esat un cik jums gadi ir? Mani sauc Gabriela, es esmu no Savilas un man ir 14 gadi. Cik jums ir svarīgi, ka daba ir pilsētā? Man šķiet, ka tas ir ļoti svarīgi, jo mēs paļaujamies uz dabu, jo ja nebūtu koku, nebūtu gaiss, un arī vasarā tas ļoti palīdz pret karstumu. Tā kā man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi. Labi. Vai tavā dzīves vietā, pilsētā, kurā jūs dzīvojat, ir pietiekama zaļā zona? Es uzskatu, ka nē, kad vienmēr varētu būt vairāk, un ir ļoti daudz opcijas, un pašvaldība nerūpējas pēc manām domām pietiekami daudz par vides zaļināšanu apkārtējās. Varētu būt daudz vairāk, un jā. Labi. Kas ir tās labās lietas, kuras tu vari izcelt savā dzīves vietā saistībā ar dabu? Mums ir tikai parciņi, mums ir arī daudz, mēs dzīvojam pie Abavas, mums blakus ir Abava, un tad pie Abavas arī var doties pastaigāties, bet nav pietiekami daudz atpūtas vietu, kur varētu tā pasēdēt, bet tad ir arī parciņi, bet parciņos viņi ir diezgan veci, un viņus vajadzētu atjaunot, bet tā, kaut kā tā, jā. Zini ko?